Nu, ko sveicināti 1. decembrī ar jums kopā Gonda Pūrniece, un tā tas būs līdz pat jaunajam gadam. 30. novembrī mēneša pēdējā dienā Ventspilī notika ražošanas un biroja ēkas ganību ielā 99 pieņemšana eksploatācijā. Objektu apskatīja arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas un būvniecības administratīvās inspekcijas pārstāvji. Tika parakstīts akts par objektu atbilstību uzņēmējdarbībai. Lai pietikt vietas darbinieku automašīnām šajā uzņēmumā, netālu Krustkalna ielā tika izvietota novietne 97 automašīnām un notika arī publiska auto stāvlaukuma būvniecība 32 automašīnām ganību ielā. Krustkalna ielas rajonā izveidojās pat jauna piebrauktuve tūmā esošajām dzīvojamām mājām. Ir plānos darba vietas no 40 līdz 50 darba vietas. Protams, tas ievērojams mašīnu pieplūdums šeit būs atkal, un lai ganību ielā nedrūzmētos mašīnas, tad ir plānots izveidot jaunu stāvlaukumu, kas būs dienas laikā paredzēts rūpnīcas darbiniekiem. Gan arī, teiksim tā, brīvdienās un vakarstundās varēs vasarā izmantot arī piedzīvojumu parka apmeklētāji. Tā kā faktiski mēs nošaujam 2 zaķus ar vienu stāvlaukumu. Projekta īstenošanas rezultātā ir tapusi jauna ražošanas ēka 2400 kvadrātmetru platībā, kur nomās uzņēmums Sijās Pairet, kas atklātā izsolē iegūta nomas tiesības. Šo projektu realizēja Ventspils pašvaldība, jo būvniecības ierosinātājs ir pašvaldības iestāde Ventspils osta, pasūtītāja funkcijas veids Ventspils komunālā pārvalde. Tā ir pašvaldības zeme. Un mēs arī izbūvējam ne tikai stāvlaukumu, kā redzat, jaunu ielu, arī šeit izbūvēt mazo priežu ielu, jo šeit ir vairāk dzīvojamās mājas, kam faktiski nebija nodrošināta piekļuve. Viņi brauc caur dažādiem pagalmiem, kā vēsturiski biegājies, un tagad tiks sakārtots arī šī piebrauktūs iespējas mājām un, protams, stāvlaukums pats. Ražošanas un biroja ēkas būvniecību īstenoja Sija pilsbūve. Šim projektam tika piesaistīts arī ERAF finansējums. Nākamajā stāstā dosimies uz Ventspils bāriņu namu. Kā zināms, 1. oktobrī Ventspils bāriņu nams pārcēlās no pansionāta Selga telpām turpat pie Ventspils robežas uz pašu vecpilsētas centru. Un kā bērniem un pedagogiem klājas, man kolēģi skaidroja vairāk. Šodien Ventspils bērnam audzēkņiem aprit 3. jaunās dzīves mēnesis. 1. oktobrī viņi atstāja telpas, kas atradās pansionāta Selga pēdējā stāvā, un pārcēlās uz jaunu māju, kas deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tika rekonstruēta speciāli bērnam vajadzībām. Jaunā dzīves vieta atrodas nevis nomalē, kā tas bija agrāk, bet gan pašā pilsētas centrā. Mums ir šitens sēta, un tur šitā žoga vēl viens sēta, tur, kur spēlē bumbas. Adriana labprāt rādīja mums savu jauno pasauli. Neliels mājīgs pagalms, kurā var vienkārši sēdēt un vasarā gozēties saulē, spēlēt dažādas spēles vai dzert tēju patīkamā vidē. Bērnu nama liktenī ir notikušas milzīgas pārmaiņas. Tagad bez vecāku gādības palikušie bērni dzīvo ģimenei pietuvinātos apstākļos. Tas ir nesalīdzināms. Tur, kas bija, mēs esam tikuši pirmkārt mājā. Mums ir 2 mājas, kas viena vēl nav aktīva dzīvošanai, bet mums ir skaists pagalms, mums ir skaists remonts, mums ir viss jauns. Kas var vispār būt slikti? Namiņā, tā tagad sauc šo iestādi, dzīvo 7 skolēni, 5 zēni un 2 meitenes. Audzēkņiem ir mājīgas istabas ar visu nepieciešamo. Koplietošanas telpās ietilps plaša viesistaba un virtuve. Tur mums bija tā lielāka tā vieta, bet tur mēs tā nesatikāmies un nedraudzējamies. Tur mēs tā vairāk sadraudzējamies ar visiem, un mēs esam visu laiku kopā. Pat ir brīvlaiks, protams, jo citi ir uz nedēļiem prom, tā 5 dienām, un tā mēs nesatikamies. Ko viss patīk darīt visiem kopā? Un staigāt, un sēdēt mājās, skatīties televizoru, pārunāt visu kopā. Katra audzinātāja dod arī tādas savus sarunu tematus, un notiek tādas fēnas sarunas, īpaši vakaros. Jā, vakaros pie tējas vai kūkas gabala vai cepuma, jo ēdiens vienot. Kopā ar bērniem dzīvo arī audzinātāji, kuri rindas kārtībā dežurē visu diennakti. Viņi rūpējas par to, lai bērni būtu pēduši, nekavētu skolu, apgūtu svarīgas iemaņas, tādas kā iemācīties plānot pirkumus, iet uz veikalu, sakārtot savas lietas. Viss kā parastā ģimenē. Katra diena ir kā pārsteigums, kas ir, protams, interesanti, bet arī ir izaicinājums, jo bērni tas jau nav arī tik vienkārši, jo katram ir. Un arī pusauģu periods, tas ir pavisam īpašs periods.
Un, tad ir visādas lietas, ko risināt. Ir gan problēmas, gan prieka mirkļi. Šobrīd mums pamatā ir tādi lielāki bērni, ar kuriem ir daudz lielāks darbs vajadzīgs, jo viņi no kaut kurienes nāk un kaut kādu pieredzi dzīves ir guvuši, ne to pozitīvāko. Un tad ir jāstrādā arī ar tām viņu traumām, kas nemaz nav tik viegli. Tas tāds sociālais darbs, psiholoģiskais ir. Protams, ka bez blēņām neiztiks, kā jau tas ir ar visiem bērniem. Neviens jau negaida tagad brīnums, kad kāds bērns nedarīs blēņas, bet attieksme ir mainījusies un daudz pozitīvāk. Un viņi daudz vairāk iesaistās savās ikdienas aktivitātēs un kaut kādos procesos. Tāda sajūta, ka viņos iekšā pašos ir kaut kas mainījies. Tā kā viņi arī viens puisis teica, kādreiz, kad es sasmērēju galdu, man atnāca notīrīt kāds to galdu. Tagad pašam ir jātīra tas galds. Tā, ka viņi aiz sevis arī mācās vākt. Visiem šīs mājas iedzīvotājiem vismīļākā vieta ir virtuve, kas projektēta vietā, kur agrāk atradās pavards un manteļskurstenis. Šeit viņi gatavo ēdienu, dzer tēju un draudzējas. Virtuve ir sirsnīgā vieta. Viņa ir arī sirsnīga vieta, jo tur arī raisās labas sarunas, gan gatavojot ēst, gan ja viens bērns ir mājās vai divi, tad tur mierīgi mēs arī ēdam. Viņi gatavo ēst, viņiem ir ļoti liela interese par ēst gatavošanu. Mums ir viens tāds puisis, kurš tā baigi nemīl mācīties, bet viņam ļoti patīk ēst gatavot. Un tad mēs viņam stāstam, ka viņam viss ir baigi forši, baigais malacis viņš ir, bet ja viņš grib dzīvē tālāk ar to ēst gatavošanu aizrauties, tad viņam arī ir jāmācās, ka bez tā jau viņš tā kā īsti nevarēs. Bet viņi sāk apzināties lietu vērtību. Virtuvē redzamā vietā atrodas visa nepieciešamā informācija. Uzvedības noteikumi, dienas grafiks, piezīmes ar atgādinājumiem. Otra māja pagaidām stāv tukša, bet tas nebūs ilgi. Un raidījuma noslēgumā uzzināsim, kas mūs sagaida šajā nedēļas nogalē, svinot pirmo adventu Ventspilī. Jau šajā nedēļas nogalē visa kristīgā pasaule svinēs pirmo adventi, un tradicionāli arī Ventspils svētku rotājums iedegs tieši 1. adventē. 2. decembrī lielās egles iedegšanā piedalīties aicināti visi ventspilnieki. Sestdien visus aicinām lielajā laukumā, 16. būs tāds koncerts ģimenēm ar bērniem, Atis Sauzāns un dziedātāja Elizabete Zagorska, Rūķis, Ziemassvētku vecītis un skaistās lielā laukuma egles iedegšanas pasākums. Pēc tam visi būs aicināti arī pārvietoties uz Vecpilsētas tirgus laukumu, kur šogad arī ir sarosījušies gan vietēji uzņēmēji, gan arī pats Vecpilsētas tirgus un organizēja savas eglītes iedegšanu, bet tas pēc lielā laukuma. Jau nākamajā dienā, 3. decembrī, svētdienā, būs egļu iedegšana abās bērnu pilsētņās. Šajā krastā, tajā krastā viesosies Čučmuižas rūķi un būs ārkārtīgi interesanti jestri ar pazīstamiem pasaku tēliem, tā kā aicinām arī ģimenes ar bērniem turpināt šo eglīšu iedegšanu svētdienā. 2. decembrī kāds nebija notikums. Ziemassvētku sajūtu varēs izjust tirgus laukumā, kur svētku egli iedegs rūķi, ikvienam būs iespēja samīļot un pabarot mini-zoo iemītniekus un būs iespēja ielūkoties Ziemassvētku vecīšu mājā. Jāsaka, ka Ventspilī ir paveicies, jo šobrīd šeit savu uzņēmēju darbību veids tāds uzņēmums kā, varētu teikt, pasākuma aģentūra Ūdensputni, kas līdz šim rezidēja Liepājā. Šobrīd viņi ir atvēruši savu restorāniņu Karaliskā zos šeit pat blakus Vecpilsētas tirgus laukumam. Un skaidrs, ka tur visi kauliņi sakrīt, saliekās un aktīvi cilvēki aktīvi darbojās. Un šāda te iniciatīva jau ik pa laikam Ventspilī pavīd, un tas ir tas, ko mēs pašvaldībā ļoti sagaidām. Ventspils tirgus vadība jau sen esot vēlējusies tieši šajā laukumā īstenot savu Ziemassvētku sapni ar pasaku stāstu, un te jau šodien top īsta brīnumzeme. Ir apmēram 5000 lampiņas izlikts, būs vēl vairāk lampiņas, brauc dzīvnieciņš, šurpu brauc rūķi, šurpu Rīgas aktieri no Dāras teātra, un tiešām būs liels pasākums jau 2. decembrī pēc lielās egles atvēršanas. Un man kā vecpilniekam, kas 53 Ziemassvētkus sagaidījis esmu, jau, man liekas, šie būs foršākie. Mēs esam plānojuši, ka katru dienu slēdzam iekšā, pēc 4 slēdzam iekšā lampiņas, jo tumšs ir, un darbosies neliela bufete, rūķi darbosies. Ir skatu uzlikt, kur būs arī kāds muzikāns atbrauks, tā kā katru vakaru gaidām.
Tev rokās ir nolikā vēl silts izdevums. Kas tas ir? Jā, šodien ir izdrukāts jau un turismu centrā saņemams Ziemassvētku spuldzītēm pa pēdām Ventspilī. Ja Ventspilī, es nezinu, cik daudz lampiņas izliks, komunāla pārvalde liek, jā, un rīt mēs ieslēdzam 4:00 kopā ar lielo egli visu, un tie Ventspilnieki un ciemiņi, kas tā īsti nezinu, kur iet, šeit ir viss kartes ar visām 7 eglēm un 2 pārvainas eglēm, iziet, izskriet, izbraukt, tā kā cevedis ir nodrukāts, saņemams Ventspils turismu centrā un arī visos stendos, kur ir turismu materiāli. Savukārt svētdien visus aicinās atcerēties, ka Ventspilī ir rūķu namiņš Kuldīgas ielā 69. Šis nams celts kā īres nams, un kāpēc uz dzagām ir izvietoti rūķi, to īsti nezina neviens. Šī nama rūķis svinēs 120. dzimšanas dienu, un svētdien 3:00 tieši pie šī nama bērnus gaidīs Ziemassvētku vecītes un deju grupa ar nosaukumu Deguntiņš uz augšu, kas aicinās paskatīties uz augšu. Jo pavisam drīz Ventspils bērni aicināti arī uz publiskajām un uzņēmumu darbinieku eglītēm Ventspils kultūras centrā. Tā ir sena tradīcija un turpināsies arī šogad. Šogad būsim parūpējušies arī par tādu jauninājumu, ka mēs sagādāsim Ziemassvētku paciņas katram atnākušajam bērnam, pašiem vecākiem par dāvanām nav jārūpējās. Tad, ja mēs secīgiem uz priekšu, tad ir tradicionālais bluķa vakars 21. decembris. Šeit no Rāclaukuma vilksim bluķi līdz pat Vecpilsētas tirgus laukumam, tādā veidā savācot visas šogad sakrājušās nebūšanas, bluķi sadedzināsim, iesim rotaļās, maskošanās, piedalīsies daudz dalībnieku, starp citu arī 4. vidusskolas audzēkņi ņems dalību un savu bluķi vilks no 4. vidusskolas līdz pat šejienai. Ziemas saulgrieži Ventspilī tiks svinēti ne tikai ar bluķa vilkšanu, bet arī nakts tirdziņiem. Arī Livonijas ordeņpilī paredzēti gan Ziemassvētku koncerti, gan kopīga lielās egles dekorēšana un, protams, Svētā Nikolai dienas rūķu darbnīcas, kas Ventspilī notiek katru gadu. Jaunā gada sagaidīšana Ventspilī kā vienmēr būs 33 minūtes pēc pusnakts. Vecā gada vakars iekrīt svētdienā, līdz ar to jau mēs pa dienu jau sāksim svinības abās bērnu pilsētiņās, 11:00 bērnu pilsētiņā, Fantāzijā 15:00. Un pusstundu pirms pusnakts visi laipni aicināti lielajā laukumā, kur būs tāda diezgan jāstra ballīte, jāsaka, ar grupu Rock'n'Berries līdz pat 1:30. Un tad pēc Ventspils laika 00:33 un 44 sekundēs būs grandiozā jaunā gada sagaidīšana ar krāšņu uguņošanu Ventspils naksnīgajās debesīs. Skatoties Ventspils svētku programmā, ir skaidrs, ka vismaz uz 1 dienu decembrī jāieplāno viesoties Ventspilī. Mēs šodien atvadāmies. Izmantojiet iespēju un apmeklējiet pirmās adventas pasākumus Ventspilī gan tirgus laukumā, gan lielajā laukumā. Izvēlēties savus Ziemassvētku koncertus un tiksimies atkal pirmdien.